Cik daudz kukaiņu tu šodien esi redzējis? 1, 5, varbūt 10. Mums apkārt pastāv pasaule, kurā kustība nekad neapstājas. Uz ziediem, zem akmeņiem, koku mizu plaisās, ūdenī, augsnē un pat mūsu mājās dzīvo tūkstošiem mazu radību, un daudz no tām mēs vienkārši nepamanām. Latvijā šobrīd zināmo kukaiņu sugu skaits pārsniedz 12,000, bet prognozētais skaits ir lielāks par 14,000. Tātad pat šodien Latvijas dabā mums vēl ir ko atklāt. Kopā ielūkosimies šajā aizraujošajā kukaiņu pasaulē un iepazīsim dažus Latvijā sastopamos kukaiņus. Sugām bagātākā kārta gan Latvijā, gan arī pasaulē ir vaboļu kārta, jeb cietspārņi. Latvijā zināms vairāk nekā 3,500 vaboļu sugu. Kas vaboli padara par vaboli? Vabolēm ir 2 spārnu pāri, bet priekšējie spārni ir pārveidoti par cietiem segspārniem. Vabolēm raksturīgi grauzēja tipa mutes orgāni un grauž tās visu iespējamo, gan sēnes, gan lapas, gan ziedputekšņus, gan arī citus kukaiņus. Sarkankrūšu līķvabole barojas gan ar mirušiem organismiem, gan mēsliem, gan, piemēram, vecām sēnēm. Te mēs redzam sarkankrūšu līķvaboļu bariņu, kur pievilinājis zemestauka aromāts. Mārītis barojas ar laputīm un bruņutīm, un šādi izskatās mārīšu kāpuri, kur arī ir liela laputu ēdāji. Interesants vaboles ir airvaboles. Pa ūdeni tās pārvietojas peldot, vienlaicīgi vēzējot ar gariem sarmatiņiem klātās pakaļkājas. Vaboļu kārtā ietilpst arī smecernieki. Šis ir lazdu tinējs smecernieks. Šīs sugas mātītes veido tādus kā lapu rullīšus, kuros iedēja olas. Tā kā šie rullīši īstenībā ir bērnistabas. Kādu laiciņu tie turpina karāties lazdā, bet pēc laika nokrīt zemē, kur tie ir nemanāmāki. Ļoti skaistas vaboles ir koksnegrauži. Koksni grauž kāpuru stadijā. Turklāt vairums sugu apdzīvo tikai atmirušu vai slimu koksni, līdz ar to tie ir dabas sanitāri, jo palīdz sadalīt atmirušo koksni. Daudzām sugām ir īpaši gari taustekļi, piemēram šim zaļajam vītolu koksnegrauzim. Pieaugušos koksnegraužus nereti var novērot barojamies ziedos. Ar ziedputekšņiem barojas arī kameņu vaboles, nesajaucami izskata vaboles, kuru krāsojums tiešām atgādina kamenes. Kāpuri dzīvo satrupējušā lapkoku koksnē, un izskatās, ka šī vabola meklē piemērotu vietu olu dēšanai. Visi noteikti zina, ka Latvijā dzīvo maijvaboles, bet vai zinājāt, ka mums ir arī jūnijvaboles un jūlijvaboles? Pie interesantu nosaukumu ir tikuši arī sprakšķi. Guļot uz muguras, šīs vaboles ar sprakšķošu skaņu spēj sevi uzmest gaisā. Tādā veidā vabole var izvairīties no briesmām vai arī vienkārši apmesties atpakaļ uz kājām. Ir gan arī sprakšķu sugas, kas sprakšķēšanas vietā labāk izliksies par beigtām. Ļoti labi pārstāvēti mūsu valstī ir arī divspārņi. Divspārņiem ir tikai 2 spārni. Šo kārtu pārstāv mums visiem labi zināmie odi. Vairāk saskarties sanāk ar odu mātītēm, jo tikai tās sūc asinis. Asinis nepieciešams olu attīstībai, bet tēviņi, kuri olas nedēja, barojas ar nektāru. Lai gan cilvēki par odiem sajūsmā nav, dabā tie ir ļoti nozīmīgi, jo gan ar pašiem odiem, gan to kāpuriem barojas daudz citi dzīvnieki. Varbūt kādā ūdens tilpē ir manīti šādi mazi plostiņi. Tās ir odu oliņas, no kurām izšķilsies odu kāpuri, kur vēl nepavisam nelīdzinās pieaugušiem odiem,
un tie barojas ar mikroskopiskiem organismiem un organiskajām daļiņām, filtrējot tās no ūdens. Arī odu kūniņš stadīja meklējumu ūdenī un izskatās šādi. Paskatieties uz šiem kukaiņiem, izskatās pēc bitēm, bet patiesībā tās ir ziedmušas, pilnīgi nekaitīgas, tās nevar neiekost, neiedzelt, bet krāsojums paredzēts, lai maldinātu potenciālos uzbrucējus. Ir ziedmušu sugas, kuras kāpuri sastopam uz dažādiem augiem, jo tie barojas ar laputīm. Bet arī šādi var izskatīties ziedmušu kāpuri. Tas izaugums vēdera galā ir elpcaurule. Bez ziedmušām mums ir arī citas mušas, piemēram, laupītāju mušas, kuras ir plēsīgas un lidojumā ķer citus kukaiņus. Mums ir arī pūkmušas, kuras tiešām ir pūkainas. Interesanti izskatās lielās pūkmušas, jo tām ir izteikti garš snuķis, ar kuru sūkt nektāru. Lidojot, tās spēj ļoti ātri mainīt virzienu, turklāt pats lidojums atgādina kolibrī lidojumu. Bet šī muša ar garajām kājām ir garkāju muša. Interesanti, ka šīs mušas ir mednieces, uz augu lapām tās neatpūšas, bet meklē par sevi sīkākus kukaiņus maltītei. Arī dunduru dzimtas kukaiņi ir divspārņi. Esi kādreiz ieskatījies dunduram acīs? Izrādās tā var noteikt dunduru dzimumu. Tēviņiem acis ir cieši kopā, bet mātītēm tās atrodas atstatus viena no otras. Līdzīgi kā rodiem, asins sūc tikai mātītes. Tauriņus mēdz dēvēt arī par zviņu spārņiem, jo to spārnus dakstiņu veidā klāj zviņu veida matiņi. Ar garo sūcēju snuķi tie sūc barību, bet miera stāvoklī tas ir kompakti saritināts. Tauriņu kāpuri izskatās pēc tārpiņiem, tāpēc bieži vien mēs sakām, ka plūms vai āboli ir tārpaini, bet īstenībā jau tie ir kāpuraini. Daži kāpuri ir izmēros diezgan iespaidīgi, piemēram, šis vītola urbēja kāpurs sasniedz pat 6 līdz 10 centimetrus garumā. Ja kādreiz gadās sastapt šādu pēc skata puspabeigtu tauriņu, tad zini, ka šis tauriņš ir tikko izkūņojies. Tagad tam jāatrod kāda droša vietiņa un jāiztaisno spārni. Un šādi šis priežu sfinks izskatās jau ar iztaisnotiem spārniem. Sfingus cilvēki mēdz noturēt par kolibrī, jo barojoties tie plivinās uz vietas. To skaisti nodemonstrē šis rudens sfinks. Interesanti ir arī sfingu kāpuri. Daudzām sugām ir ļoti izteikts radziņš vēdera aizmugurē, kā to var redzēt šim ceriņa sfinga kāpuram. Bet mazais madaru sfinks izceļas ar savu ķermeņa priekšdaļas krāsojumu. Plankumiņi, kas izskatās pēc acīm, var sabaidīt kādu potenciālo uzbrucēju. Interesanti kāpuri ir arī sprīžmešiem. Tie tiešām pārvietojas sprīžojot. Dažreiz mēdz sastingt un tēlot kādu zariņu, bet šādi izskatās čemurziežu dištauriņu kāpurs uz dilles. Un dilles ir čemurziežu dzimtai piederīgs augs, ar kuru šīs sugas kāpurs labprāt barojas. Uzreiz pēc izšķilšanās no olas kāpurs gan izskatās nedaudz citādāk. Nosaukums dištauriņš nav nejaušs. Pieaugušais tauriņš tiešām ir iespaidīgi izmēra. Tā spārnu plētums var sasniegt apmēram 7 līdz 9 centimetrus. Paliela izmēra tauriņš ir arī kāpostu baltenis. Tāpat kā pārējie tauriņi, arī tas iziet attīstību ar pilnīgo pārvēršanos. Tas nozīmē, ka no oliņas izšķiļas kāpurs, kurš intensīvi barojas un aug, un pēc tam iekūņojas, bet no kūniņas vēlāk izšķiļas pieaudzis tauriņš. Daudz tauriņu dažkārt apmeklē mitru augsni un citas vietas, lai uzņemtu minerālu vielas. Piemēram, šis jāņogu raibenis izvēlējies nogaršot sīpolu.
bet lielo nātu raibeni bieži var novērot uz bojātiem augļiem. Dažreiz tauriņi nesmādē arī cilvēki izdalītos sāļus, kā to nodemonstrē šis bērzu raibenis. Ne visas tauriņu sugas izskatās pēc tradicionāliem tauriņiem. Piemēram, spalspārņiem ir ļoti neparasta T-burta forma, bet jāņogulāju stikla spārnis izceļas ar saviem caurspīdīgajiem spārniem. Caurspīdīgi un plēvaini spārni vispār ir raksturīgi pazīme plēvu spārņu kārtai. Lielisks plēvu spārņu piemērs ir lapsene. Ja apdzīvots lapseņu pūznis ir atradies netālu no dzīves vietas, rudens mēnešos var pamanīt daudz novājinātu, pusdzīvu vai pat mirušu lapseņu. Tas ir tāpēc, ka iestājoties augstiem laikam, kolonijas iet bojā, bet pārziemo tikai jaunās karalienes. Pavasarī tās pamodīsies un sāks veidot jaunas kolonijas. Gan lapsenes, gan sirseņi, gan papīra lapsenes līgzdas veidošanai izmanto sakošļātu koksni, ko sajauc ar siekalām. Iegūtā masa pēc nožūšanas kļūst līdzīga papīram. Pieaugušas lapsenes barojas ar nektāru un citiem saldiem augu šķidrumiem, bet savus kāpurus tās baro ar olbaltumvielām bagātu maltīti, piemēram, sakošļātiem kukaiņiem. Šī papīra lapsene ir noķērus kādu tauriņu kāpuru. Arī šī racēja lapsene savu jauno paudzi baros ar kāpuru, bet šis kāpurs ir paralizēts un tiek dzīvs ievilkts zemē izraktā alā. Pēc tam aliņi tiek rūpīgi aizrakt ciet, ļaujot jaunajai paaudzei netraucēti attīstīties. Līdzīgi rīkojas arī smilšu lapsene, bet tā jauno paudzi baro ar paralizētiem zirnekļiem. Lapseņu bērnistabas mēdz būt ļoti dažādas. Podnieku lapsenes no dubļiem un siekalām uzbūvē nelielu māla podiņam līdzīgu istabiņu. Pirms pilnīgas aizmūrēšanas mazais podiņš tiek piepildīts ar paralizētiem kāpuriem, ar kuriem tad barosies lapsenes kāpurs. Ozola ābola veida panglapsene olas dēļ ozola audos. Kā atbildes reakciju uz to, pats augs ap olām sāka veidot apaļas ābolam līdzīgas struktūras, jeb pangas. Šī panga kļūst par kāpuru barības avotu un vienlaikus arī par drošu patvērumu. Dzirdot vārdu bite, cilvēki parasti iedomājas vienu konkrētu sugu – Eiropas medusbiti, bet īstenībā Latvijā ir sastopamas ap 300 dažādām bišu sugām. Visas šīs bites ir nozīmīgi aputeksnētāji. Tās gan pašas pārtiek no nektāra un ziedputekšņiem, gan arī baro kāpurus. Saimes veido tikai sabiedriskās bites, piemēram jau pieminētā Eiropas medusbite. Šajās saimēs olas dēļ tikai bišu karaliene, bet par olām un kāpuriem rūpējas darba bites. Bet apmēram 80 līdz 90% pasaules bišu sugu ir vientuļās bites. Katra mātīte pati izveido savu līgzdu, sagādā tajā barību pēcnācējiem un izdēj olas. Jaunā paudze turpina attīstīties bez mātes aprūpes. Bišu dzimtā ietilpst arī kamenes, un arī kamenes aizsargājoties var iedzelt. Dzeļ tikai karalienes un darba kamenes. Kameņu tēviņiem dzeloņa nav. Līdzīgi kā lapsenes, kamenes var iedzelt atkārtoti, jo dzelonis nepaliek cilvēka ādā. Bites dzelonis ir atskabargains, tāpēc pēc dzēliena tas iesprūst ādā, un medus bite, cenšoties aizlidot, dzeloni zaudē un iet bojā. Pie plēvspārņiem pieder arī skudras. Kur tad skudrām spārni? Patiesībā spārni ir tikai jaunajām karalienēm un tēviņiem. Noteiktā laikā tie paceļas gaisā kāzu lidojumam. Pēc pārošanās tēviņi iet bojā, bet jaunā karaliene nomet spārnus un sāk veidot savu koloniju. Interesanti kukaiņi ir blaktis. Piemēram, šī ir svītrainā vairogblakts. Spilgti sarkanās un melnās svītras nav tikai dekorācija. Tās brīdina plēsējus, ka šis kukainis var kļūt par ļoti nepatīkamu maltīti. Cilvēku radītās būvēs mīl uzturēties šī laupītāja blakts. Aktīvs tās ir galvenokārt naktīs, kad meklē savu laupījumu, citus sīkus posmkājus.
Īpaši interesanti ir šīs laupītāja blakts nepieaugušie īpatņi jeb nimfas. Lai maskātos, tie aplipina sevi ar putekļiem, tā kā, ja redz, ka pa istabu skraida maza putekļu kaudzīte, iespējams, ka tu skaties uz laupītāja blakts nimfu. Ir blaktis, kuras spēj staigāt pa ūdens virsmu. Ūdens mērītāja kājas klāj sīki ūdeni atgrūdoši matiņi, un ūdens virsmas spraigums ļauj tām palikt virspusē. Dziļāk ūdenī var redzēt vēl kādu blakti – ūdens skorpionu. Ļoti raksturīga pazīme ir masīvās priekšējās kājas, kas atgādina skorpionu spīles. Ar tām ūdens skorpions satver upuri, pēc tam upuris tiek izsūkts ar dūrēju sūcēju tipu mutes orgānu palīdzību. Iekost var arī cilvēkam, kodiens esot sāpīgs, bet nav bīstams. Un vēdera aizmugurē esošā caurulīte ir domāta elpošanai. Spārēm ir sava spāru kārta. Gan pieaugušas spāras, gan to kāpuri ir plēsīgi. Kāpuri dzīvo ūdenī un nemaz pēc spārēm neizskatās. Kad kāpurs ir pilnībā attīstījies, tas izrāpjas no ūdens, kāpura apvalks pārplīst un no tā izkļūst pieaugusi spāre. Pēc spārnu izplešanas un nožūšanas tā uzsāka savu dzīvi gaisā. Te mēs redzam parasto klajumu spāri, kāpēc tā pacēla vēderu, lai regulētu temperatūru. Dažreiz spāris mēdz pacelt vēderu pret sauli tā, ka saules stara krīt tikai uz vēdera galu, līdz ar to spāri neuzkarst. Ar ūdeni saistīts ir arī makstenes. Tās ir tauriņiem radniecīga kukaiņu klases kārta, bet atšķirībā no tauriņu kāpuriem, maksteņu kāpuri dzīvo ūdenī. Daudz sugu maksteņu kāpuri no sīkiem akmentiņiem, augu atliekām, gliemežvāku atlūzām un citiem pieejamiem materiāliem veido cilindrisku mājiņu. Pieauguši īpatņu dzīves ilgums ir tikai dažas dienas, kuru laikā tie pārojas un dēj olas. Interesanti izskatās zeltactiņu olas. Tās pa vienai ir piestiprināts tievu garu pavadienu galā, un ne bez iemesla zeltactiņu kāpuri ir plēsīgi, un tie var apēst arī cits citu. Olu skātiņi palīdz pasargāt tikko izšķīlušos kāpuru no citiem zeltactiņu kāpuriem, un tiem atliek vien ēst laputis. Zeltactiņas pieder tīklspārņu kārtai. Pieaugušās zeltactiņas ir viegli atpazīstamas pēc caurspīdīgajiem, smalki dzīslotajiem spārniem un zeltaini mirdzošajām acīm. Gan sienāži, gan siseņi ietilpst taisni spārņu kārtā. Viņu priekšspārni ir cieti, sakļauti paralēli ķermenim, bet pakaļspārni ir plēvaini. Kā atšķirt sienāzi no siseņa? Sienāžiem taustekļi ir vismaz ķermeņa garumā, bet siseņiem tie ir pavisam īsi. Atšķirs arī veids, kā tie rada skaņu. Sienāžu tēviņi rada skaņu, trinot savu priekšspārnu pamatus vienu gar otru. Bet siseņi rada skaņu, beržot savus pakaļkāju ciskas pret priekšspārnu malu. Uz pakaļkāju ciskām atrodas īpaši sīki zobiņi. Tēviņš velk pakaļkājas cisku gar spārnu, un zobiņi, bežoties pret spārnu, rada vibrāciju, kas veido raksturīgo sisināšanas skaņu. Kāpēc šim sienāzim tāds interesants izaugums uz vēdera un ko ar to dara? Tas ir dējēklis. Raksturīgs tikai sienāžu mātītēm, jo tās ar to dēj olas. Taisnspārņu kārtā ietilpst arī zemesvēži. Tie izceļas ar to, ka lielāko daļu dzīves pavada augsnē, kur ar savām spēcīgajām priekšējām kājām rok pazemes ejas. Spīļasts Latvijā nav pārāk plaši pārstāvēta kārta. Pasaulē zināms apmēram 2000 spīļastu sugas, bet Latvijā līdz šim konstatēts tikai 5. Šie kukaiņi izceļas ar savām cerkām vēdera galā, kas atgādina spīles, tāpēc arī tāds nosaukums.
Visbiežāk sastopamā ir parastā spīgaste. Interesanti, ka pēc spīļu formas var noteikt dzimumu. Šīs sugas tēviņiem spīles ir garākas, masīvākas un izliektākas, bet matītēm īsākas un taisnākas. Knābi galvju kārtu pārstāv skarpīmušas, un arī skarpīmušu tēviņi ir viegli atšķiram no mātītēm. Tēviņiem vēdera pēdējie posmi ir uzliekti un augšupvērsti, bet pats vēdera gals atgādina skorpionu vēdera galu ar dzeloni, bet iedzelt ar to nevar. Mātītēm vēdera gals ir taisns. Cilvēkiem pilnīgi nekaitīgi un miermīlīgi kukaiņi. Skarpīmuši lielākoties barojas ar mirušiem vai novājinātiem kukaiņiem, turklāt mēdz laupījumu arī nozagt no zirnekļu tīkliem. Uzturētās izmanto arī augu izcelsmes barību, piemēram, nektāru. Ar to mūsu kopīgais ceļojums kukaiņu pasaulē pagaidām noslēdzas, bet atceries, lai gan kukaiņi var šķist pavisam mazi, viņu nozīme dabā ir milzīga, tāpēc nākamreiz, kad pamanīs kādu kukaini, nesteidzies tam paiet garām, apstājies un paskaties tuvāk, iespējams tu ieraudzīs daudz vairāk nekā sākumā šķiet.